jo mēs paši zinām vislabāk par savu ķermeni, kas ar viņu ir noticis, ko mēs darījām, tur nezinu, mēnesi atpakaļ, 2 mēnešus atpakaļ. Man arī, ja kaut kas man notiek, kaut kas, piemēram, ķermenim kaut kādas lietas, es tinu bildi atpakaļ, es varu izsekot uzreiz līdzi, kas ar viņu ir, ko es darīju nepareizi. Ārsts to nekad nezinās, viņš arī, nu, ļoti reti, kad ārsti iedziļināsies un pajautās, viņi paskatīsies, tev sāp vēders, iedos tur kaut kādas tabletes vēderam. Iespējams, vienam sāp vēders no abolēšanas, citam no stresošanas, un abiem taču nederēs viena tā pati tablete, viņiem vienkārši vienam jānovērš viens cēlonis, otram otrs, un tāpēc katram pašam jāuzņemas pilnīga atbildība, un mums jākļūst, nu, ja mēs pieņemam, piemēram, automehāniķis, viņš par mašīnu zina visu, jebko, visu, kā viņi darbojas, viņš var visu izjaukt motoru, salikt viņu atpakaļ. Tad mums jākļūst par automehāniķiem savam ķermenim, jo, nu, ķermenis tā ir mūsu mašīna, vienīgā mašīna, kas mums iedod uz visu dzīvi, mums nebūs jauna mašīna. Ja mēs savu automašīnu varam nomainīt kaut vai katru gadu, tad, nezinu, atdot atpakaļ un nopirkt jaunu, pieņemsim, tad ķermeni mēs nevaram nopirkt jaunu, viņš ir iedots viens, un tāpēc mums pašiem jābūt automehāniķiem priekš sava ķermeņa un jāiepazīst, kā viņš darbojas, kas viņam ir nepieciešams. Un tas process patiesībā ir ļoti, nu, ja mēs iedziļinamies, viņš ir ļoti interesants un pamācošs un ļoti interesanti ir iepazīt to savu ķermeni, kā viss viņā darbojas. Un tad, kad mēs tajā procesā pakāpeniski ejam iekšā, tad saprotam, kā kas darbojas, tad mums vispār cita attieksme rodas pret tām visām lietām, pret to ēdienu, pret higiēnu, ko mēs lietojam, jo mēs tad saprotam, mēs negribam nodarīt pāri tai aknai, mēs negribam nodarīt pāri tām plaušām, vēl kaut ko, nu, kad mēs sākam saprast, kā viņas darbojas. Un tāpēc mēs neesam ārsti, tas mūsdienās vairs nedarbojas. Mēs esam ārsti, mēs esam automehāniķi paši savam ķermenim, savai veselībai.